Izvairīties no sadursmes. Abas arkas ir sašpaktelētas. Nafigam tā jādara. Izskatās drausmīgi. Bļāģ. Tās viss iznāca ārā. Kaut ko uztaisīt, beigās ir vēl lielāks pisaks, bļē, to piemetināt. Es izdomāju, ka es laikam ievlugošu. Mēs esam pabeiguši Vācijas projektu. Jūs redzējāt, kā izskatījās pašā sākumā. Principā tas ir tas, kā viss jau izskatās šobrīd. Tā mums izstāsta pabeigt skateparku. Margo! Atgriezīšos Latvijā, atgriezīšos savā garāžā un gaidat jau jaunus video drīzumā. Jau sveiciens visiem jaunajā Tačka garāža video. Tātad sākumā īsais atskats, kas tad noticis līdz šim. Sākumā, kā jau jūs redzējāt, nopirku Opel Omegu no Vācijas. Pēc tam mēs bijām paņēmuši Golfu, ja es pareizi atceros. Mēs to Golfu esam sataisījuši, pārdevuši un ķērāmies klāt pie burbuļa. Taisījos reanimēt burbuli. Un tajā brīdī man bija jādodas uz Vāciju, jo es paralēli strādāju algotu darbu. Filmēju video no Vācijas, redzēju, ka baigi nekādas intereses nav. Tāpat laikā man arī beigās pazuda viss mans laiks, jo bija kārtīgi jāielec iekšā objektā. Nākamā diena pēc Jāņiem, un šodien es esmu nobriedis atsākt, turpināt video filmēšanu. Tātad pirmām kārtām jau mums joprojām man ir Omega. Nezinu, vai es viņu taisos tirgot vai nē, bet te ir viss kaut kas jāparādījies. Man vēl joprojām te kā ārā antifrīz, kaut kur pazūd eļļa. Vienā dienā Kitija vēl nejauši novārīja mašīnu. Bet es nezinu, es viņu atdzesēju un pagaidām viss iet uz priekšu un mašīna kustās un izskatās, ka, pagaidām izskatās, ka viss ir vērtīgi. Bet te mums jau lien ārā rūsiņa uz ārkām, otrā pusē daudzreiz trakāk. Tas ir tas, ko es jau redzēju pērkot mašīnu Vācijā, ka šī tā visa abas ārkas ir sašpaktelētas. Tas jau bija gaidāms, tas bija tikai laika jautājums, cik un kad un kas kā izlīdīs ārā. Tas būtu jānovērš kaut kādā brīdī. Mana izplūde, man izpūtēja. Šausmas, te viss ir slikti. Re, kur var redzēt, visi vienkārši ar kaut kādām drātīm satīts, jo es bolderā atspiedu izpūtējus pret apmali un tur nolūza nost, tur kronšteins, tur gumija pārplīsa, kroča, tur viss ir slikti. Pagaidām doma ir tāda, kaut kādā brīdī uzmest stoka izplūdi, vienkārši, lai var braukt. Un, ir vēl visādi sīkumi, kas būtu jāizdara Omegai, tur pamazām skatē jāsāk gatavoties. Ja godīgi tā, kad nav nekas traģisks, traģiskākais ir tā antifrīza zušana un eļļas zušana, to tā kā vajadzētu novērst. Tas varētu būt bišķi čakarīgāk, bet vispārējais ir tāds diezgan easy, visādi sīkumi, bet pilns ar sīkumiem. Un tad šeit jau mums ir jaunais medījums. Šī Tačka Hyundai Sonata 2007. gada. Es jau kādu laiku atpakaļ viņu nopirku un es jau viņu pabraucis. Ko es varu teikt? Mašīna ir vienkārši, es izbraucu, man bračka ir riktīgais Bembju fans. Un viņš pat tā kā tur ir bračkā prūva, viņš pabrauc, viņš teica, reāli tā kā ar 39. Forša, stingra, ērta mašīna,
salonā ir dafiga vietas un visādas features un ekstras. Principā 2 lietas, kas man nepatīk salonā, viņš ir šausmīgi piekurīts. To es mēģināšu novērst, izdarīt tā, lai viņš nesmirt pēc benāriem. Un otra lieta ir šitā vidus konsole. Nu, man prasītos kaut kāda Android vai kaut ko tā, bet visādi citādi ļoti kruta mašīna. Reku mums pa vidu ir 2 cup holderi, te var visu smuki aizvērt, atvērt. Te mums ir cimdu nodalījums viens. Šeit apakšā ir vēl viens lielāks, te ir kaut kāda kabatiņa, ja? Tad šeit ir kabatiņa. Te mēs varam brilles ielikt un aizmugurē starp citu arī ir ļoti kruti, ir ļoti daudz vietas ērti. Rekur te mums ir cup holderi. Mums ir reku priekšā, ir 2 piepīpējamie. Viens vēl ir bagažniekā, mašīna ir automāts, jauda pietiek, iet labi. Abās pusēs priekšā ir apsildāmie beņķi, ir kondiška un pat strādā. Nu, viņa tāda varbūt liekas, ka nav tā kā leduskapī, bet nu, pūš augsto. Iespējams, ka vienkārši jāpapildina. Nu, un kas man vēl riktīgi tracina, kur es pat nezinu, ko es ar to iesākšu. Mašīna ir daudz, kur vienkārši kaut kas te, kur tā ir, man liekas, visa superlīme, te ir superlīme, šiten te ir superlīme. Nu, nafigam tā jādara. Nezinu, ko ar to vispār iesākt. Nu, kā notīrīt superlīmi, man nav nejausmas. Bet es kaut ko mēģināšu par to darīt. Un kā jau es iepriekš minēju, es jau kādu laiku braucu ar to mašīnu, ar šo mašīnu. Un prikols ir kāds, braucu vienā vakarā no darba mājās un pēkšņi no zila gaisa parādījās stirna. Nesanāca izvairīties no sadursmes, trāpīju. Rekur stirnai galva trāpīja, bamperu ielocīja, te viņš ir arī pārplēsts. Tas būtu sīkums, to visticamāk būs diezgan vienkārši salabot. Un tad te ir bišķi lielāka sāpe. Reku viņa ar dirsu laikam trāpīja durvīs, un rekur šajās durvīs arī ir 2, man liekas, ka te ir viņa ar ķepām trāpījusi, un vēl 2 nelielas buktas. Nu, durvis it kā 50 eiro maksā, es vēl nevaru saprast, kā tur labāk darīt. It kā lētāk ir nopirkt citas durvis, lētāk, ērtāk, vienkāršāk, bet interesantāk būtu viņas iztaisnot. Pagaidām es vēl neesmu nonācis pie gala lēmuma. Bet jā, principā tādas 2 iespējas. Man it kā arī, un vēl kas ir, logi netaisas vaļā. Tās logs netaisas vaļā, sanāk pasažieru pusē priekšā un šiten vadītāja pusē aizmugurē. Brauksim līdz garāžai, tur vēl joprojām stāv burbulis. Ar nopirts darba cilindrīti vajadzētu pamēģināt to samainīt un varbūt mums parādītos sajūgs. Esmu atbraucis līdz garāžai, es noskaloju filmu. Jā, lai bišķi pašam patīk darboties, lai rokas tik traki nesmērājas. Vispār aizmirst pieminēt, ir vēl viena lieta, viņam dīvs tā kārā. Izskatās drausmīgi. Te jau ir kaut kas taisīts. Ar otrā pusē arī mums ir. Otrā pusē mums tā arī ir viss diezgan slikti. Tā arī būs visticamāk kaut kas jādomā. Ka tur augšā reāli labā arka izskatās pat sliktāka. Viņa nav caura, bet viņa izstās slikti. Tāpat laikā kreisais slieksnis, nu, es nezinu, kas ir zem plastmasas uzlikas, bet reku pieņemsim šī tad ankrata vieta. Izskatās ļoti labi, ļoti dzīva. Priekšā arī. Vēl gan reku var redzēt, te ir caurumiņš, tur ir caurumiņš. Visticamāk arī kreiso slieksni būs jāmetina. Šobrīd es gribu saprast, no kurienes man tas dīzels pil. Gribu jums ātri parādīt sīkāk. Viņš paši te visu šo kasti mēs rausim nost, jo mums jātiek iekšā. Tur. Tas mums ir degvielas filtrs, lai mēs tur normāli tiktu klāti ērti. Ņemsim, rausim nost visu šito. Tikko notika vēl kaut kas nepatīkams.
principā es viņu pat nenoplēsu, bet viņa vienkārši jau bija principā noplīsusi te uz kaut kādas nelielas daļiņas viņa turējās. Aigals šito trubu jaunu. Nu ko, šī brīža realitāte ir tāda, ka šitā truba, kas aiziet uz cold intake, uz turbīnu, viņai ir noplīsis gals. Degvielas filtrs, pa kuru tecēja ārā dīzels ir nost. Jāgaida, jāpērk jauns. Un Pusrāme plaisa neizskatās vairs gluži pēc plaisas. es domāju, ka runa iet pa šito. Es te bišķi sāku tīrīt, un te, protams, viss nāk nost. Tas, jā, es domāju, kā atrisināt. Iespējams, ka jāgriež kaut kāds gabaliņš ārā jāiemetina. Un tad Ir sliekšņi. sūdi tādi, kad vienkārši es rakstu. Un Džekam viņš teica, nav sliekšņu remkomplektu. Tas nozīmē, ka man tur kaut kas no rokas būs jāčinī. Nu, protams, es to izdarīšu, bet es gribēju vienkārši uzreiz pilnīgi. Garumā iemetināt, man liekas, ka tas būtu krietni vien vienkāršāk. Šeit pamazām es sāku uzprasīties uz problēmām. Un, protams, kas meklē, tas atrod. Beigās atradu problēmas krietni vien vairāk nekā viņām vispār bija jābūt. Tagad ir jādomā, ko ar to visu vispār iesākt. Tūlīt jau jūs pēc momenta redzēsiet. Rādās tāds interesants moments. Reāli visu jau esmu izgriezis. Tīru apkārt perimetru, lai būtu foršāk. Lai būtu tīrāka vide apkārt. Lai būtu foršāk metināt. Un rekur atradu vēl tālāk plaisu. Tātad zāģēsim vēl tālāk. Bļā, jobani rod. Oi, bļā. Nu, bļā. Bļā. Jebal. Vot tā, draugi, izstās iepisiens, un tā ir plaisa. Jopani rod. Es pat nezinu. Nē, nu te tā kā viss ir labi. Ko te darīt? What the fuck? Reāli mainīt visu tiltu, nu tas nav baigi variants. Es domāju, ka tas nav baigi variants. Priekšējais tilts gan arī visur pieskrūvēts. Nē. Tilts nav variants. Nē, es aizlāpīšu to pašu. Šodien jau ir nākamā diena. Vakar diezgan daudz ko arī nemaz neuzfilmēju, jo es cīnījos ar nervu sabrukumu. Visa šī dēļ. Bija tas. Un beigās vienā brīdī likās, bļā, viens. Tas ir atkal golfa stāsts. Bet, zin kā, šodien ir jauna diena, vakar bija reality checks. Es esmu, tā teikt, sagramojis realitāti. Šobrīd es skrienu pa veikaliem un visādām vietām, lasu visu nepieciešamo, lai to mašīnu dabūtu atpakaļ uz ceļa. Tikko savācu no metālista materiālu priekš sliekšņiem. Pirms tam biju pie vilciena pēc degvielas filtra, kuru vakar nācās noglašīt, jo viņš vienkārši tecēja. Un tagad es dodos pakaļ gaisa
trubai, kas noplīsa. Savākšu to. Principā man būs gandrīz viss, lai mašīnu saliktu. Vienīgais, kas paliek uz jautājumu zīmes, tad ir tās bremzes un sasodītais pusrāmis, kur ir arī viss ir ļoti tāds, nu, jūs jau zināt. Bet tur arī ir kaut kāds risinājums padomā un jācer, ka vienkārši sajies. Tā nebūs. Ok. Es spogulī redzu, ko es filmēju. Jo man vēl nav nekādas krūtas aparatūras. Ja kas, es filmēju vienkārši ar telefonu. Es pat montēju video uz telefona. Okay, vispār es esmu apsīki un es novērsu visus tehniskos bojājumus. Mums teica ārā dīzeli, vairs net. Tas bija dīzeļdegvielas filtrs, kuram apakšā bija sūds. Jo apakšā tur ir tāds kondensāta puļķīts, pa kuru kondensātu no dīzeļa filtra var izliet. Kroči, tas bija aizlūzis un pa viņu bija spēcīga sūds. Pilēja ārā dīzels. Konstatējis to, es pasūtīju jaunu filtru. Un, bļēd, es tagad tā kā zinātnieks stāstu, ja? Bet, kroči, samainīju dīzeļa filtru, jo pa viņu tecēja ārā dīzelis, bet, lai tiktu dīzeļa filtram klāt, es atradu arī, kāpēc iepriekš trūka jaudas. Bija kaut kādos brīžos, ka Kiti jau Emīls brauca, un viņi saka, bļā, viens tā mašīna ātrāk pa 70 neiet. Nu, un sanāk, cik es redzēju, ka tā truba jau bija aizplīsusi. Es viņu nejauši noplēsu pavisam. Nu, un tad man liekas, ka tā bija problēma, kāpēc jaudas nebija šobrīd. Mauksim pačakot, vai varbūt ir vēl vairāk jaudas nekā iepriekš. Tehniski, man liekas, mašīna ir ļoti labi uzturēta, jo motors iet labi. Piekara ir klūsa, kārba slēdzās labi. Nu, tā kā visas tās galvenās lietas ir galīgi kārtībā. Tīri tik, cik pati buņģa ir, nu, tāda, bet es viņu tūlīt bišķiņu piečinīšu, un es domāju, ka arī būs tīri ok. Skati vismaz noteikti varēs iziet, un beigās, nu, nezinu, kam tur interesē tāda mašīna pa pusotru, nu, skaidrs, ka tu viņu pērc, un tev uz nākamo skati tāpatās būs kaut kas jādara. Nu, tu nevari nopirkt pa pusotru štuku mašīnu, un domāt, ka tev tā kā nākamo skati arī iziesi bez problēmām. Nu, tā parasti nenotiek. Breš, tā mašīna pievelk dzīvniekus, tikko gan arī kaķi notriec. Esmu atpakaļ iešā Hyundai, jau pacēlis augšā. Reku jau sabira. Te viss ir labi, un samarezus arī nevar dabūt ārā. Reku, piemēram, šitais ir galīgi ieēdies, nu viņš kā ir pie uzlikas, to es pagaidām neaiztikšu. Kur te pārējie, nu viss te ir iēdies. Mēģināšu viņus kaut kā ravēt ārā. Un te jau redzēsim, kas tur tālāk notiek. Šeit vispār bija tāda interesanta situācija, te tie samarezi sākumā bija ieēdušies, un beigās kā es viņus vispār varēju dabūt vaļā tikai tā, kad sākumā bišķi tā kā skrūvējot ciet, iekustinas, un tā viņu var izskrūvēt. Jums tās bija 16 sekundes, man tas bija bišķiņi ilgāk, bet sliekšņu uzlikai nost, un reku, tās viss iznāca ārā. Tur ir zemes čupiņa, un te ir ūsas čupiņa. Un tā mums tas viss izskatās, kur šitā augšdaļa nav nemaz tik traki. Es domāju, es augšdaļu nemaz īsti neaiztikšu, tikai apakšu pārmetināšu. Šito te kaut kādu ielāpu es skatīšos, viņu satīrīšu, varbūt pārtaisīšu. Man izstāsta, ka tur kaut kāds gaters ir uztaisīts. Jā, tas ir tas viss.
Reku, kā tas no priekšas izskatās. Ir ok, šito visu sačinīs. Būs stīgā. Tā, nu otra puse principā arī ir noravēta nost, uzlika noņemta, jau izkasīju visu, kas bija jāizkasa. Principā situācija ir ļoti rīga. Rūsas čupa uz zemes, priekšā pilns ar zemi. Un principā, nu turpat vai visā garumā caurums. Būtu afigena, ja reizi gadā, pusgadā vienalga, kad sanāk. Vienkārši, kad nav ko darīt. Pāraujot nost puspārnus, šiten te visu iztīriet ārā no zemes, norojot nost to sūdu, uzliku starp viņu ar krājas zeme, sāls, visa huiņa un beigās viņa tur stāv. Tāpēc jau arī tās mašīnas, iedomājieties, tur tāda kaudze ar zemi, mītra, viņa nav sausa. Šitais viss ir mītrums. Es tāpēc tur arī viss šitais stūris ir tāds, kāds viņš ir. Jā, nost, iztīriši tad visu ārā un dzīvos, nu kā laiku vairāk. Tagad ķersimies klāt otrai fāzei. Fleksēsim ārā visu formu, kuru jau pēc tam aizmetināsim ciet. Tu mani redzi katru dienu, es tev vēbu, ok? Un katru rindiņu es spriedzinu ar smairu sejas. Un mani cilvēki jau sen mani gaida stage. Tik daudz lietas manā prātā, ka man galva reibs. Tu mani redzi katru dienu, es tev vēbu, ok? Un katru rindiņu es spriedzinu ar smairu sejas. Tad, kas uzmetināja rāmi vispār, lai tur pieķert. Zin kā mašīnai vajag skatīties, nevis viņu restaurēt. Tagad bija sīcinījā, tagad Rīgā skan. Pap, pēc es būšu tagad vīnē, tik smag visi zin, ka es rīmēju, lā 1, 2 un plak.